Šovakar raidījumā Jēkabpilī paaugstinās ūdens līmenis Daugavā, sāk aplūst Sakas sala. Sākusies Sēlijas militārā poligona projektēšana, bet priekšā vēl daudz izaicinājumu. Pirmdienas 26. februāra vakarpusē Jēkabpils teritorijā sākās ledus kustība Daugavā, radot nelielu sastrēgumu pie tilta pār Daugavu. Otradien 27. februārī ledus iešana Daugavā turpinājās un sastrēgums pie tilta izkustējās. Vižņu kustības rezultātā otradien no rīta pie Pļaviņu ielas 72 pāri aizsargdambim tika pārstumti ledus gabali. Sijā Jēkabpils pakalpojumi darbinieki operatīvi atbrīvoja brauktuvi no ledus krāvumiem. Ledus iešana raiti notiek arī pārējā pilsētas teritorijā, tomēr ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils turpina paaugstināties. Uz 27. februāra pusdienlaiku tas bija sasniedzis 6,14 metrus virs stacijas nulles atzīmes. Pašvaldībā skaidrotas tādēļ, ka lejpus Jēkabpils sākas ledus sastrēgums. Ledus sablīvējuma sākums atrodas iepretim Sakas salas sākumam, vai arī vēl orientieris ir pretī Jēkabpils attīrīšanas iekārtām, kuras atrodas Daugavas salas. Vienlaidus ledus ir saglabājies līdz pat Pļaviņām. Sastrēgums ir arī Sakas upē pie Sakas salas, kas atrodas lejpus Jēkabpils. Rezultātā Sakas sala sākusi aplūst. Dzīvojamā māja, kas atrodas blakus Sakas tiltam, jau ir ūdenī, un pašvaldībā skaidro, ka mājas iedzīvotāja 27. februārī evakuējās. Pašvaldības vides nodaļas darbinieki palīdzēja viņai tikt ārā no mājas. Tāpat ūdens sācis iet pāri pārgāznei. Vēl aplūdes pašvaldības autoceļa Skudras Galijas Leicāni posms, kā arī vairāki piebraucamie ceļi. Piebraucamie ceļi uz Sakas salas ir aplūduši un neļauj piekļūt brīvi pie 3 mājām. Viena no tām ir uzreiz pie Sakas tilta labajā pusē un tālāk Rēķu mājas dziļāk Sakas salā. Pašvaldībā skaidro, ka pagaidām Sakas sala ir vienīgā vieta, kur sākušies plūdi, bet speciālisti sako līdzi situācijai, jo tā strauji var mainīties. Pašvaldības kapitāla sabiedrībai Jēkabpils pakalpojumi ir uzdots apzināt tehniskos materiālus, kuri būtu nepieciešami ūdens ierobežošanai. Kritiskā vieta mums, ņemot vērā pagājušā gada pieredzi, ir Zvejnieku iela, pa turieni pirmo sāka iet ūdens iekšā, bet ņemot vērā, ka ledus sablīvējums ir salīdzinoši tālu no tās vietas, tad mēs prognozējam, ka mēs spēsim noreaģēt laicīgi, ja būs nepieciešams veikt kādus pasākumus ūdens ierobežošanai. Jēkabpils novada pašvaldības speciālisti un atbildīgo iestāžu darbinieki visu laiku uzrauga situāciju. Iedzīvotāji aicināti sekot līdzi informācijai masu mēdījos un pašvaldības informācijas kanālos, bet nedoties vērot skatus uz aplūstošajām teritorijām. Plūdu gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt uz 112 vai arī sazināties ar pašvaldības darbiniekiem, civilās aizsardzības inženieri Ilmāru Lukstu, izpilddirektoru Uldis Kreivaru vai pašvaldības policiju. Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde šoreiz noritēja izbraukumā Aizkraukles novada Staburaga Sajieta namā, un tā bija veltīta Sēlijas militārajam poligonam. Sēdē piedalījās gan iesaistīto ministriju un iestāžu pārstāvji, gan vietējās pašvaldības, lai pārunātu poligonu izveides gaitu. Šobrīd ir sākušies poligonu projektēšanas darbi, un pirmās tiek projektētas šautuves. Bruņoties spēki sadalījuši tās vajadzības vairākās kārtās, tad identificēta ir pirmā kārta, un pirmās kārtas pabeigšanas termiņš tad ir 2025. gada decembris, un mēs esam uzsākuši principā visus darbus, kas saistīti ar pirmās kārtas projektēšanu. Tie ir kopā 4 līgumi, bet tie nebūs 4 būvprojekti. Tie iespējams būs 7, varbūt 10 būvprojekti. Visticamāk, kaut kādas aizķeršanās būs, bet pašlaik nav tādu indikāciju, lai es redzētu kaut kādas būtiskas problēmas. Tāpat tiek veikta īpašumu atsavināšana. Poligona pirmajā attīstības kārtā ir jāatsavina 12 nekustamie īpašumi no privātpersonām un juridiskajām personām. No tiem atsavināšanas process pilnībā ir pabeigts 2 īpašumiem. Lai gan teritorijā vēl nav sākti būvdarbi, karavīri jau tagad to izmanto savām vajadzībām. Miedarbībā ar Latvijas valsts mežiem
sadarbojoties ar viņiem, jo lielākās teritorijas pieder viņiem, viņi ļauj mums izmantot taktiskām apmācībām. Tas ir pārvietoties, izmantojot salūtu munīciju. Mēs izmantojam šo teritoriju un gadiem jau esam izmantojuši. Saistībā ar topošā poligona izveidi ir daudz izaicinājumu. Viens no lielākajiem ir nodrošināt poligonam nepieciešamo ceļu un tiltu infrastruktūru. Tam būs vajadzīgs gan liels finansējums, gan apjomīgi darba spēka resursi. Šobrīd vēl nav konkrēta objektu saraksta, ko remontēs vai būvēs no jauna. Attiecībā uz transporta infrastruktūras izmantošanu, protams, mēs jau šobrīd esam identificējuši aktuālo situāciju attiecībā uz transporta infrastruktūru un tās spējām. Un, attiecīgi, tagad mēs gaidām vēl vienu tikšanos ar aizsardzības ministriju, kur tiks konkrēti norādītas tās vajadzības, kas būs nepieciešamas militārā poligona, izmantošanai, apkalpošanai. Un tikai pēc tam mēs attiecīgi varēsim saprast, kas ir tās šaurās vietas, kas ir tā infrastruktūra, kas ir jāpastiprina un kā attiecīgi tālāk attīstības plānos šie projekti ir attiecīgi realizējami un īstenojami. Arī pašvaldībām, kuru teritorijā plānota poligona izbūve, ir bažas par gaidāmajiem būvdarbiem. Aizkraukles novadam lielāko satraukumu rada neziņa par ceļu remontiem. Mēs nezinām, kā būs, kurā vietā, kas tiks remontēts, vai tas netraucēs vietējiem iedzīvotājiem un netraucēs arī šo labklājību, viņu dzīves apstākļus. Savukārt Jēkabpils novadā uzsver, ka poligona vajadzībām būtu nepieciešams otrs tilts pār Daugavu Jēkabpilī, jo esošais tilts nav ar pietiekamu nestspēju. Lai gan otra tilta būvprojekts jau izstrādāts, joprojām nav rasta iespēja projektu īstenot. Attiecībā uz jaunu tiltu Jēkabpilī šobrīd tāda lēmuma nav par to, ka tiks realizēts konkrēts projekts, bet diskusijas, protams, ir bijušas un tās iespējas tiek meklētas. Aizsardzības ministrijā jau iepriekš tika uzsvērts, ka jaunā poligona izveide veicinās Aizkraukles un Jēkabpils novada ekonomikas attīstību, tomēr vietējie novadi par to nav pārliecināti. Tas uzrāviena sākums varētu būt tieši šī būvniecība, kura tiktu izskatīta vai konkursēta arī starp mūsu būvniekiem. Bet, kā mēs dzirdējām, viņš ir ārkārtas gadījums, kurā tiek izvērtēti, tādi izmeklēti būvniecības uzņēmumi, starp kuriem veikta tiek aptauja. Ja? Un iespējams, ka mūsu šie uzņēmēji nemaz netiek pieaicināti. Un līdz ar to mēs zaudējam pat šo pirmo uzrāvienu, kad finanses, kas tiek liktas iekšā šajā reģionā, viņas nepaliek te, bet aiziet. Ja? Jo strādnieki, būvmateriāli, visi nāks kaut kur no citurienes. Tas nav pareizi. Vēl viens izaicinājums, ar ko jāsaskaras pašvaldībām, ir dzīvokļu nodrošināšana karavīriem un viņu ģimenēm, kas vēlēsies mitināties tuvāk poligonam. Jēkabpils novadā apsver iespēju piesaistīt investoru jauna īres nama būvniecībai. Savukārt Aizkraukles novadā uzsver, ka tas ir tirgus jautājums, kas nebūtu jārisina pašvaldībām. Plānots, ka Sēlijas militārā poligona teritorijā ikdienā uzturēsies daži tūkstoši karavīru. Mēs runājam par 2000, kas patstāvīgi uzturēsies šī poligona un militārās bāzes iekšēnē, bet būs ienākošās vienības katru dienu no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, no dažādām vienībām brauks uz šejieni, lai trenētos tieši ar kaujas munīciju un lai trenētos jau ar advancētām ieroču sistēmām. Sēlijas militārais poligons aizņems aptuveni 25 000 hektāru plašu teritoriju Jēkabpils un Aizkraukles novadā. Poligona izveidē plānots ieguldīt ap 700 miljoniem eiro, ieskaitot sabiedroto un nacionālo finansējumu. Pirmie būvdarbi varētu sākties šā gada beigās vai nākamā gada sākumā. No 28. februāra līdz 28. martam darba dienās būs izmaiņas Daugavpils virziena vilcienu sarakstos. Izmaiņas noteiktas saistībā ar dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas darbiem, un tās būs vairāku reisu kustībā. Piemēram, vilciens, kas no Rīgas uz Daugavpili parasti izbrauc pulksten 13.01, no 28. februāra izbrauks pulksten 12.48, attiecīgi no Krustpils stacijas 15.03, no Trepes 15.18, bet no Līvāniem 15.38. Sīkāk ar visām izmaiņām var iepazīties portālā Jēkabpils laiks.
28. februārī vēl 10 pašvaldības pievienosies Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Universitātes sadarbības memorandam par izglītības kvalitātes veicināšanu Latvijā. Tostarp memorandam pievienosies arī Līvānu novada pašvaldība. Savukārt iepriekš memorandu jau parakstīja Jēkabpils novada pašvaldība. Sadarbības memorands paredz izveidot bāzes skolas, topošo skolotāju mācību praksēm un mentoru iesaistei, centralizētam metodiskajam darbam ar talantīgiem skolēniem un skolotāju profesionālās kompetences pilnveidei. Memoranda parakstītāji vienojas praksē ieviest skolotāju vakanču datu bāzi un apliecina gatavību savstarpējam metodiskajam atbalstam. Tāpat iecerēta psiholoģiskās atbalsta sistēmas izveide skolotājiem un skolēniem. Krustpils pilī drīzumā tiks atklāta vēl nebijusi izstāde Uzdzīves porcelāns, kurā pirmo reizi tiks eksponēti trauki no Mārtiņa Eglīša un Gunta Arāja privātu kolekcijas. Tie ir vēsturiskie trauki, kas savulaik tikuši izmantoti dažādos Latvijas ēdināšanas uzņēmumos, restorānos, kafejnīcās un viesnīcās, sākot no 19. gadsimta beigām līdz šī gadsimta sākumam. Uzsvarot kolekcijas pirmizrādes unikālo vietu, Krustpils pili, izstādē būs iekārtots arī speciāls kabinets, ēdamistaba, kurā tiks izlikti trauki no kādreiz populārā Jēkabpils restorāna Daugava Brīvības ielā. Līdz šim kolekcija vēl nav publiski rādīta. Izstāde Uzdzīves porcelāns Krustpils pilī tiks atklāta 2. martā 2014. un atklāšana būs bez maksas. Līvānos norisinājās viens no 2 Latvijas kausa izcīņas spiešanā guļus Latgales reģiona posmiem. Jēkabpils sporta centra komanda šajā posmā izcīnīja 1. vietu un arī kopvērtējumā nostiprinājās 1. pozīcijā. Sacensībās piedalījās 130 sportisti no 20 Latvijas komandām un 3 Lietuvas sporta klubiem. Sīkāk ar sacensību rezultātiem var iepazīties portālā Jēkabpils laiks. Jēkabpils komandas peldētājs Jevgenijs Meļņikovs vecuma grupā 85+, izcīnījis 2 zelta medaļas Latvijas sporta veterānu senioru savienības pašvaldību 61. sporta spēļu fināla sacensībās peldēšanā. Viena uzvara izcīnīta peldot 50 metrus brīvajā stilā, otra veicot 50 metrus uz muguras. Jēkabpils sporta centru sacensībās pārstāvēja 11 peldētāji, kas kopumā ieguva 15 godalgotas vietas. 29. februārī 18:15 Kaldabruņā norisināsies viedās gaismas objektu atklāšana. Ik viens interesents aicināts uz atklāšanas pastaigu, kas būs aptuveni 2,5 km gara. Tikšanās Kaldabruņas kalniņā pie autobusa pieturas. Līdz 29. februārim Salas tautas namā skatāma Ingas Misuļinas darbu izstāde Krāsainie putekšņi. 2. martā 10:30 Viesītas kultūras centrā Sēlija norisināsies Jēkabpils novada čempionāta zolītē fināls. 3. martā 14:00 Gārsenes tautas namā varēs noskatīties teātra izrādi Galma glaznotājs Baložu tautas teātra iestudējumā. Pata e-veikals. Koku materiāla iegādes nākamais līmenis. Tagad viss ir viena klikšķa attālumā. Visas specifikācijas, salīdzinājumi un aprēķini vienkopus. Pasūtījumi ātri un ērti. Vēl papildu priekšrocības. Protams, saņem ekskluzīvas atlaides un izcils piedāvājumus www.patatimber.lv. Tiec pie vajadzīgiem koku materiāliem par īpašajām atlaidēm, nekavējoties. Pieslēdz interneta un televīzijas komplektu un pirmos 6 mēnešus maksā tikai 4,90 €. Vairāk par piedāvājumu mājaslapā lives.lv.